Karlos Kastaņeda savā grāmatā Dona Juana mācības rakstīja par 4 dzīves šķēršļiem, kurus cilvēks mēģina pārvarēt, kad apzināti izlemj paņemt atbildību par savu dzīvi un izvēlēm, paņemot atbildību un pieņemot lēmumu par mācību sākumu kā tādu, par savu un apkārtējo ilūziju izzināšanu. Esmu mīļā meitiņa, cik mēs labi ar tevi dzīvojam. Dienas rit, bet mamma tik turpina plātīt savu muti. Man dažreiz liekas, ka es nemaz vairs nedzirdu, ko viņa saka. Mosties! Kad cilvēks sāk mācīties un ir meklējumos, viņam nekad nav skaidra priekšstata par šķēršļiem. Viņa mērķis ir neskaidrs, viņa nodoms ir nestabils. Viņš sagaida atlīdzību, ko viņš nekad nesaņems, jo viņš vēl nezin par gaidāmajiem pārbaudījumiem. Tāpēc tikai tu debes malā mani nevērtē. Es savādāk nevaru.
Jūs pašas to izvēlējāties. Atpakaļ ceļa vairs nav. Vieta, no kuras esmu aizbēgt, pastāvēja tikai kā viņas ilūzija. Pat atgriežoties atpakaļ, ja vairs nekad nejūtīsies griežu. Ko tu ar to gribi pateikt? Skaļu vārdu, tev sapratnes sēkla neiesams. Tev tas ir jāsajūt, jāierauga, jāpiedzīvo. Viņš ir traks pulkam! Es jau varētu izlīst pa logu ārā. Bet vai vajag? Beidziet jau bēgt pašas no sevis. Kungs, vediet mums. Mums nav nekas labāks par šo. Lēmums ir jāpieņem tam, kas baidās visvairāk. Tā tiek uzsāks ceļš un pārvarēts pirmais šķērslis. Bailes. Kad cilvēks drebēdams bailēs bēg, viņa meklējumi tiek izbeigti. Šī vieta jau sen ir tāda. Morāli un garīgi tukša. Sadegusi. Nevaino sevi. Tev bija jādodas. Tagad tu zini. Ilūzijai bija jāpazūd. Mamma, nu, pamosties, paskaties apkārt! Esme, meitiņ, cik mēs labi ar tevi dzīvojam. Lai varētu prašūtnieku nepieciešama sapratne. Cilvēkam jāsaprot, kā spēks, kuru viņš it kā ir pakēvis, patiesība viņam nepieder un nekad nevarēs piederēt. Viņam ir jānostiprina nemainīga paškontrola, prātīgi un nesautīgi izmantojot visu, ko ir iemācījies. Ja tu spēsi saprast, ka bez paškontroles spēks un skaidrība ir sliktāki par ilūziju, tad tu sasniegsi tādu punktu, kurā ar pārliecību varēsi teikt, ka esi paņēmusi atbildību par savu dzīvi. Bet par citu dzīvam atbildību tu nevari paņemt. Katrs var palīdzēt tikai pats sev. Tev viņa ir jāpieņem. Vediet mani prom. Tik tāls ceļš ir veikts. Un jūs
esat pēdējā šķēršļa priekšā. Jums ir jāpārvar nogurums. Vēlme atkāpties aizēnos jūsu skaidrību un sagraus jūsu spēku un jūsu zināšanas. Bet, ja jūs nopurināsiet visu nogurumu un izdzīvosiet savu likteni līdz galam, jau pat esmu es. Kad esam jauni, esam pilni cerību, joprojām iekšā ir naivums un ticība, ka utopija pastāv, jo tā apziņa ir vieglāk, bet priekšā mūs sagaida ceļš un dzīves skola, šķēršļi, kuru mēs paši neapzināmies. Tīrs entuziasms vada mūs uz mērķi, kuru mēs vēl īsti nesaskatām, bet sajūtam. Beigās viss vienmēr sanāk savādāk, ne tā, kā mēs to iedomājamies. Svarīgi noguruma brīžos turpināt savu ceļu, nepadoties un godam nodzīvot likteni, nepazūdot bezspēkā un depresijā.